Klau, Oskar, bet ja es paņemu dzeramā ūdens filtru, tad kā man jāsauc meistars mainot, veicot apkopi, vai arī jūs to visu izdarat, vai es varu to izdarīt? Kā viss tas notiekās? Jā. Ūdens filtram ir jāmaina kārtridži reizi gadā. Šiem te ir ļoti elementāri. Te nevajag saukt meistaru, lai nomainītu, jo šī te ir izdomāts vienkārši veids, kā atskrūvēt un viņu nomainīt. Veco un jauno vienkārši ieliek apakaļ iekšā. Reversās osmozes sistēmas, kurām arī kārtridži šeit ir iekšā, un tie ir arī elementāri nomaināmi, atvienojot, izvalkot un ieliekot jaunu vietā. Šādas te kapsulu tipa, ko arī var veikt pats cilvēks. Ir ļoti forši tas, ka šis nāk komplektā, un es jau par cik uzticos speciālistiem, tad sanāk, ka jūs arī man šo agregātu arī uzstādītu? Jā, mums ir meistari, kas var veikt arī uzstādīšanu un apkopes. Uzstādīšana maksātu 120 eiro plus transports, atkarībā no vietas, kur jums tas ir jāuzstāda. Bet arī paši varat uzstādīt, tas atkarīgs ir no jūsu prasmēm, zināšanām, santehnikas jomā, bet visi materiāli ir iedot, līdz ar to, ja tomēr kaut ko mājās dara un māk darboties ar tehnikām, tad domāju, ka tā nav nekāda problēma izdarīt arī šo pašu spēkiem.